Mājai bija ļoti daudz tehnisku problēmu un arī vizuāli izskatījās māja skumja, jo, piemēram, šis ceļš, ko jūs redzat, viņš viss bija vienās bedrēs. Viņš nebija labi izejams un nebija arī izbraucams. Mums bija daudz problēmas ar kanalizācijas sistēmu un tādi būtiski remontdarbi mājā nebija bijuši. Un iedzīvotāji jau savā starpā runājot bija sapratuši, ka kaut kas ir jādara. Tas bija tas sākotnējais brīdis. Pēc tam jau, kad nāca informācija par to, ka ir Eiropas Savienības finansējums pieejams, tad jau mēs sākām meklēt cilvēkus pie pārvaldnieka, interesēties, ko mēs varam reāli darīt un kā ir iespējams šo finansējumu apgūt. Mājai tiešām bija daudz tehniskas rakstura problēmas, kuras būtu jārisina varbūt ilgtermiņā, vairākos piegājienos, jau nebūtu tas Eiropas līdzfinansējums saņemams. Un tad beigās Lindai arī var pateikt paldies, ka viņi gāja uz maksimāli, kas jāizdara mājās. Tiešām, manā praksē ir tā, ka māja ir izdarījusi maksimāli, ko varēja izdarīt mājā, jo mājas pārsvarā iet uz tādu mazākām izmaksu sadaļām, tad māja šeit izdarīt diezgan daudz. Tā pieredze bija tāda, ka ļoti grūti pirms projekta ir saprast, kādas būs šīs izmaksas pēc renovācijas. Tas zināmā mērā ir risks, bet arguments, kas, teiksim, tā strādā, ir tas, ka iedzīvotāji saprot, ka apkuras rēķina aug un ka mājai ir siltuma zudumi, jo tad, kad notiek šis energo audits, tad jau ir redzams, kur mājai ir šie siltuma zudumi, respektīvi nerenovētās mājas maksā par siltumu, kas aizplūst gaisā. Un tās reālās izmaksas jau, protams, mēs redzam tikai pēc renovācijas. Pirms tam mēs varam prognozēt. Arnis mums palīdzēja, protams, plānošanas gaitā prognozēt un salīdzināt ar citām mājām. Bet tad, kad mēs noslēdzām mājas renovāciju, bija strauji cēlušies apkuras rēķini tieši tajā apkuras sezonā. Šajā te blakus mājā māja maksāja aptuveni 2 eiro par kvadrātmetru par apkuri, un mūsu mājā, ja es nemaldos, rēķins bija no 50 eiro centiem par kvadrātmetru. Tā kā tajā brīdī, kad iedzīvotājiem jau bija tā informācija, kad varēja reāli salīdzināt, tad iedzīvotāji saprata, ka tas noteikti bija to vērts. Būvniecības laikā ir katru nedēļu būvsapulces. Pirmās mēneši ir visi tie grūtākie, lai būvnieks un visi apzinātu to situāciju, kas mājā jādara un kā to vispār darbu organizēt. Pēc tam jau ir sakārtojās tā, ka tas jau iet krietni raitāk un varēja arī daudz lietas risināt arī online sapulcē, ko mēs arī darījām. Mans viedoklis ir tāds, ka savākt nepieciešamo balsu skaitu kopsapulcē nav reāli. Mēs visus lēmumus organizējām aptaujas veidā, jo, ja aptauja ilgst kā minimums 2 nedēļas, tad ir iespēja ar katru dzīvokļu īpašnieku individuāli satikties, uzrunāt un skaidrot. Sapulces ļoti bieži ir neglītas, tur notiek diskusijas par dažādiem nesaistītiem jautājumiem, kaut kādu vecu lietu izrunāšana. Sapulces mēs rīkojām vairāk informatīviem mērķiem, lai skaidrotu, piemēram, kas ir divcauruļu apkuras sistēma, kas ir alokātori, kas ir rekuperatori, kā notiek šī finansējuma saņemšana. Sapulcēs mēs tikāmies, lai iedzīvotājiem dotu informāciju. Bet, kad bija jāpieņem lēmumi, mēs pilnīgi visus lēmumus, kas mājai bija saistībā ar renovāciju, organizējām aptaujas formā. Mēs taisījām cenu aptauju ar projektētājiem, ar tiem, kuriem bija sadarbība. Mēs rekomendējām biedrībai. Biedrība pati izvērtē piedāvājums, un es ceru, ka tad bija pareizais izvēle attiecībā uz būvniecības procesu. Tā kā to noteica tādā brīdī tā likumdošana. Taisījām publisku iepirkumu, kā rezultātā mēs arī izvēlējāmies būvnieku izējot no iepirkuma rezultātiem. Mēs tikāmies, manuprāt, ar vismaz 3 vai 4 projektētājiem, kamēr mēs izvēlējāmies 4E. Un, kad mēs izvēlējāmies būvu uzraugu, mums bija galvenais kritērijs, lai būvu uzraugam ir pieredze altuma projektos. Es domāju, ka mēs ar būvu uzraugu trāpījām arī 10-niekā, jo visu cieņu mums būvu uzraugs bija patiešām galvenais cilvēks būvdarbu laikā šeit uz vietas un turēja roku uz pulsa un palīdzēja risināt situācijas. Galvenais būvdarbu veicējs konkursu kārtībā mums Arnis palīdzēja organizēt, un Arnis kā projekta vadītājs mums tika izvēlēts, tāpēc, ka mēs izlēmām iet to ceļu, ka mēs ņemam projekta vadītāju no mūsu pārvaldnieka, no Rīgas nama pārvaldnieka, jo māju pārvalda Rīgas nama pārvaldnieks. Tie darbi
darbi ir divas lielas porcijas. Tātad tie, kas ir energoefektivitāti veicinošie un neveicinošie darbi. Tad, kas attiecas uz energoefektivitāti veicinošajiem darbiem, kā jau es teicu, mēs izdarījām visu, ko projekta autors mums ieteica. Tad, ja sāksim no augšas, tad jumta maiņa, bēniņu siltināšana, fasādes siltināšana. Mēs siltinājām pagrabu griestus, šis cokols tika siltināts, tika nomainīti logi. Bija projekta autora uzstādījums, ka koka logi ir jāmaina visi. Apkuras, divcauruļu apkuras sistēmu mēs ierīkojām, jā. Apkuras sistēmu pārējām no viencauruļu sistēmu, visi pilnībā atjaunojām, nomainījām visiem radiatorus, ielikām jaunas stāvvadas ar termostatiem un uzlikām siltelementu skaitītāju alokātoru saucamo, kas katrs maksā par sevīm, tā kā teikt, lai nepārmaksātu. Tas arī bija diskutabls jautājums, kā un ko, bet cilvēki tomēr sāk saprast, kā māja funkcionēs. Ja es jau arī vienmēr saku, otrā sezona tā jau parāda reālo situāciju mājā ar energoefektivitāti. Mājā uzlikām mini rekuperators, kas nodrošina gaisa padevi, gan arī izplūda gaisa un arī mikroregulēšanas iespējas. Tātad viņi aizgāja, es saku vēlreiz, tādā augstākā līmenī, lai varētu sasniegt kaut kādu maksimāls rezultāts. Un beigās, kad saņēmām balvu par energoefektīvākā māja Latvijā, tad arī bija viena sastāvdaļa, kas ietekmē to energoefektivitāti, arī tie mazie rekuperatori. Vēl viena, ko mēs nepieminējam, elektrības stāvvadu, viss spēka kabeļu nomaiņu, pilnīgi pārbūvējām un sakārtojām pagrabu. Kas bija pagrabā, tas bija vārds. Daudz interesantas lietas bija, bet, kā es jau atzīmēju, arī vienā no senākām intervijām, tur var jau staigāt pa Broadway, nevis ka tu domā, kur ko iekāpt kaut kur. Visu ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošanu. Uzlikām attālinātos ūdens skaitītājus, kas atkal dzīvokļu īpašniekiem atvieglo procesu 28. datumā. Pēkšņi aizmirst, ka jānodos šeit datu nolasīšana notiek un cilvēki pierod pie šīs opcijas, ka viņam nekas vairs nav jādomā. Vēl viens tāds smagākais posms jau bija tā būvniecība, jo tāpēc, kad viņi atrodas būvlaukumā visu laiku, viņi nav tā kā vajadzētu izmitināt, un tad iet būvnieks izdara, un tad atgriežās iedzīvotāji. Diemžēl būvniecības laikā daudzas lietas notika, un bija jāsaskaņo procesi, gan tikšana dzīvokļos, organizēt visus darbi jautājumus. 22. mēs pabeidzām to objektu, uzsākām, man liekas, 21. gada. 11 mēneši mums bija būvdarba laiks, bet plānošana, mūsu pirmā tikšanās Rīgas nama pārvaldniekā jau bija 18. gadā. Tā kā es parasti, daloties pieredzē, saku, ka no tās pirmās tikšanās no 18. gada līdz 22. gadam, mūsu gadījumā 4 gadi pagāja. Un, cik es saprotu, mūsu gadījums ir salīdzinoši raids, ka citām mājām tas iet ilgāk. Tad arī pie šī raitā procesa tomēr 4 gadi. Īstenībā ļoti daudz cilvēki teica paldies. Un visu cieņu arī tiem, kas sākumā bija opozīcijā, bet pēc tam nāca, jo tas ir daudz grūtāk pēc tam nākt klāt un pateikt. Es toreiz kļūdījos, man bija nepareizs viedoklis, es uz jums dusmojos, bet es saprotu, ka tagad ir viss izmainīts uz labu. Gandarījums ir, protams, par katru paldies, bet jānovērtē, protams, ir arī tie, bija ar mums kopā no paša sākuma, kas uzticējās. Pat līdz tādiem momentiem, kad uzticās biedrībai tik lielā mērā, kad saka, es nezinu, kas tur ir jāparakstās, bet pasakiet, kur ir jāparakstās, un es iešu un parakstīšos. Vienā laikā bija 4 bankas, pie kurām vērsties pēc finansējuma saņemšanas. Mēs arī uztaisījām cenu aptauju ar bankām, izvēlējāmies banku, izējot no kaut kādiem noteiktiem kritērijiem. Un, principā, var teikt tā, mēs banku beigās maz ļoti izjutām, jo tāpēc, ka viss notika tik raiti un operatīvi, kad nebija problēmas. Tanī laikā iepriekšējā programmā bija sadalīts tā, ka ir 50% līdzfinansējums un 50% jāmeklē mājai pašai. Un tanī momentā tas 50% mēs ņēmām no finansēm un paralēli bija līdzfinansējums no Altuma. Tagad bišķi savādāk tā programma ir un līdz ar to šādas procesas nebūs. Teikt, ka šobrīd apkuras sezonas laikā, maksājot šos kredītu maksājumus, mēs diez vai maksājam mēnesī vairāk kā nerenovētās mājas. Mēs visticamāk maksājam līdzīgi vai pat mazāk. Protams, kad nav apkuras sezona, tad nerenovētajām mājām nav šie kredīti maksājumi, kas mums ir visu cauru gadu. Mums ir šie kredīti maksājumi, bet mūsu pluss ir tas, ka mūsu māja ir sakārtota.
Katra māja ir savādāka, katrai mājai droši vien ir jāskatās, kur ir tie sāpīgie jautājumi, bet gan jau, ka mājām ir ļoti grūti joprojām cīnīties ar tiem neticīgajiem, un kas netic, ka kaut kas uzlabosies, kas netic, ka būs tas ietaupījums, jo mums pēc projekta bija paredzēts, ka mums mājas kopējais siltumenerģijas ietaupījums būs 43%, bet realitātē jau pēc siltināšanas mums tas ietaupījums bija daudz lielāks. Tieši apkurei 71% ietaupījums. Tā kā tās ir tādas mērāmas lietas. Un tām mājām, kas vēl domā, vai tiešām ir tas ietaupījums vai nē, man gribētos apstiprināt, ka veicot maksimāli daudz šos energoefektivitātes pasākumu, mūsu māja ir piemērs, ka tas ietaupījums ir iespējams un ļoti būtisks. Dzīvojot daudz dzīvokļu tipveidu projektos, vienmēr rodās domas, kāpēc mums kaut ko darīt. Ēka it kā kopā turās, jā, varbūt tās tur kāda plaisiņa, varbūt drusku tek jumts, balkons tur mazliet apdrupis. Kāpēc mums tas būtu jādara? Un atbilde ir ļoti vienkārša, jo ja mēs to nedarīsim, mums vienkārši būs jāmaina dzīvesvieta. Un šobrīd, ņemot vērā to, kad ir pieejamas ļoti plašas atbalsta programmas, kas palīdz gan iedzīvotājiem izstrādāt tehnisko dokumentāciju. Un es domāju, ka jebkuram īpašniekam ir ļoti svarīgi apzināties, kādā tad īsti īpašumā viņš dzīvo, ja? Kā arī iepazīties ar iespējām un iegūmiem, ko mēs iegūstam tādā gadījumā, ja mēs šo ēku atjaunojam. Ēka ir kalpojusi labi. Vairums no mums dzīvo ēkās, kurām ir 40, 50, varbūt tās arī vairāk gadu. Ja mēs tā loģiski skatāmies, mēs saprotam, ka tā ēka nevar saglabāt tās kvalitātes, kādas šai ēkai ir bijušas to uzceļot. Un tāpēc šobrīd ir iespēja palīdzēt savai ēkai, savam īpašumam, izmantojot šīs daudz dzīvokļu ēku energoefektīvas atjaunošanas programmas. Kādi ir iegūmi? Principā mēs modernizējam ēku. Ēka iegūst modernu izskatu. Mēs izmantojam jaunākās tehnoloģijas, kas palīdz ekonomēt visus enerģijas veidus, tā skaitā siltumenerģiju, elektrību. Visi piegādes inženieru tīkli ir regulējami. Mēs iegūstam to, ka mēs nepārmaksājam par piegādāto siltumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo energosertifikāti parasti uzrāda, ka tipveida daudzdzīvokļu mājai parasti šī iespējamā ekonomija ir 50 līdz 60%. Tātad padomājam, mēs pēc būtības savu naudu metam ārā par logu, dzīvojam diezgan sliktos apstākļos, bet tai pašā laikā mēs par to pārmaksājam. Tirgus vērtība ēkai pieaug. Ja? Tātad, ja gadās situācija, kad mums tomēr ir nepieciešams šo īpašumu pārdot, tad ir atsevišķa tirgus daļa, kur pircēji potenciāli meklē tieši vai varētu iegādāties īpašumu tieši atjaunotā mājā. Kāpēc to dara? Tāpēc, ka māja ir ekonomiska, visi inženieru tīkli strādā, ir garantija, ka būs karstais ūdens, augstais ūdens, kanalizācija darbosies, un pats galvenais, mēs varam apkuri lietot pēc nepieciešamības. Modernizējot ēku, arī ir iespējams aprīkot šo siltumu patēriņu ar individuāliem skaitītājiem, kā rezultātā mēs vēl papildus ekonomējam. Un, protams, šis jaunais dzīves cikls ēkai, jo ēkai ir jauns dzīves cikls, un to mēs varam izmantot droši, eksploatēt nākošos 20 un vairāk gadus, kas noteikti nenotiks, ja mēs neizvēlēsimies šo atjaunošanas ceļu. Pats galvenais, ka mēs kā iedzīvotājiem jūtamies komfortabli, droši, dzīvojam skaistā, modernā ēkā.